Sveicināti, kolēģi! Šodien 5. decembris, 15:00. Sākam ārkārtas domes sēdi. Tad mums ir vēl Elgaram jālūdz ir ieslēgt kamera, lai mēs redzam. Paldies, Raivi, paldies, Silota, paldies. Elgar, paldies. Lūdzu, reģistrējamies sanāksmē. Jā, viss kārtībā, ir 8 deputāti no 15 jau reģistrējušies, tad nevilksim garumā, tad arī sāksim izskatīt pirmo darbkārtības jautājumu par Smiltenes novadas pašvaldības nekustamo īpašumu Dakteru iela 14a, kadastra apzīmējumu nesaukšanu Dakteru iela 14b, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Komitejā mēs jau šo jautājumu esam skatījuši, tad attiecīgi ēka nodot eksploatācijā, tad tagad ir mums jādod tālāk iespēja viņu darboties. Inta, lūdzu, tad tev vārds. Jā, tātad ir sasaukt ārkārtas sēdes, jo nepieciešams steidzams lēmums sakarā ar to, ka ir jāpaspēj līdz gada beigām arī reģistrēt Labklājības ministrijā, sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā šo izveidoto infrastruktūru un tur nākotnē esošos pakalpojumus. Lai to varētu izdarīt, ir vajadzīgs deleģējuma līgums un šīs telpu bezatlīdzības lietošanas līgums. Un, lai tas būtu spēkā, ir vajadzīgs domas lēmums. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, projektā pakalpojumu infrastruktūra attīstība denacionalizācijas plāna īstenošanas ietvaros ar mērķi nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai Cerības Spārni, izveidoto infrastruktūru Dakteru ielā 14a un 14b sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Sagatavots līguma projekts un aicinu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu, lai varētu slēgt šo līgumu. Jā, paldies, Inta. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Otār, lūdzu. Jā, es vēlējos savu nostāju paust, jā, sakarā ar to, kad jau arī piedalījos balsojumā un pretbalsoju pretendenta izvēli, jā, jo neuzskatīju, ka viņš ir atbilstoši nolikumam izvēlēts, jā, tad es arī šeit balsošu pret, jā. Jā, paldies, redz viedoklis. Kolēģi, vai vēl kādi komentāri viedokļi? Jā, komentāru viedokļi. Jautājums, kāpēc viņš nevēlas? Neatbilstoši nolikumam tika izvēlēts konkursā. Konkursa kārtībā netika ievērot nolikumam pretēji. Tieši otārs tad tika pārkāpts. Nolikums. Jā, bet nolikumā kāds konkrēts punkts, kaut kādas kritērija neatbilstība kam? Nu, tā tad, ja tu atceries un es iepazinies ar nolikumu, ja, tad nolikums saturēja punktu, kad pretendents tiek izvēlēts tikai un vienīgi pēc zemākās cenas piedāvājuma, ja. Turpretī mēs šobrīd konkursu izvēloties, kur tika ņemt vērā kaut kādu punktu sistēmu, kur netika vispār nolikumā minēta. Jā, nu, lēmums ir pieņemts, jo iepriekšējais domas sēdēs ir apstiprināts šis pretendents, vai viņš ir korekti vai nav korekti. Par to tad ļausim spriest un komentēt kādiem citiem cilvēkiem, bet jebkurā gadījumā mums ir saistības, kuras mums ir jāpilda, un attiecīgi, ja mēs nenoslēdzam šo līgumu un nereģistrējam līdz 31. decembrim šo pakalpojumu Smiltenes novadā, tad attiecīgi tas tad mums izriet ar neattiecināmām izmaksām, kas ir 2 miljoni un aptuveni 400 000 eiro. Līdz ar to droši vien, kad šeit ir jautājums, ka jāvirzās priekšu, un es domāju, ka juridiskā nodaļa ir skaņojusi šos iepriekšējos lēmumus.
Astridai vēl komentārs. Atvainojos, kolēģi, ir jau palaista balsošana, bet iedošu Jā, Astridai. jā, paldies par iespēju arī izteikties attiecībā par iepriekšējo nolikumu, kurā piedalējās tātad 5, manuprāt, pretendenti jau uz šo pakalpojumu sniegšanu. Tam, kuram bija zemākā cena vairākās pozīcijās, nebija reģistrēts šis pakalpojuma Labklājības ministrijā pakalpojumu reģistrētā, tad šāda veida pakalpojums, un līdz ar to tas automātiski jau pēc ministra kabineta noteikumiem izslēdzas. Jā, paldies, Astrid. Man vēl pāris komentāri. Jā, pacēja roka, Mārija, ja tu gribi runāt. Jā, es nevaru atrast atramā roku, es šitā varu pacelt. Jā, lūdzu. Pieminēja juridisko nodaļu, jā, sākotnēji, tad, kad konkursa nolikums tika gatavots, juridisko nodaļu netika viņš skaņots, tas ir viens. Otrs, to, ko Astrīda minēja, pilnīgi tā arī bija. Ja, tie argumenti, un trešā lieta, kas ir svarīga arī deleģējuma līguma noslēgšanai, ir iepriekšējā pieredze šāda pakalpojuma sniegšanā, kur ir jāizvērtē slēdzot līgumu, vai šis te pretendents spēs labāk pildīt nekā to darīt pašvaldību. Tajā skaitā ņemot vērā viņu iepriekšējo pieredzi. Par to neviens tajā brīdī nešaubījās, izņemot no Otāru droši vien, bet tā kā tika izvērtēts, tad, kad lēmuma projekts tika pieņemts, viņš ir pieņemts, un viss šis ir izrietošs lēmums no oktobra vai novembra 21. lēmuma. Jā. Deleģēšanas līgums ir parakstīts, tā kā dodamies uz priekšu. Paldies! Paldies, kolēģis. Es palaidu balsošanu, vai nepieciešams pārbalsot. Ja nav nepieciešams pārbalsot, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 10 deputātiem 8 ir par, 2 ir pret, lēmums ir pieņemts. Turpinam ar otro darba kārtības. Paldies, Inta, tev. Dodies, turpini skrūvēt mēbeles. Jā. Otrais darba kārtības jautājums par projekta atpūtas vietas ierīkošanu Raunas Stabuļu teritorijā, sagatavošanu un projekta īstenošanu ir nepieciešamo līdzfinansējumu. Šeit mums Linda ir pieslēgusies. Linda arī mums ziņos. Lūdzu, Linda. Labdien! Šis jautājums ir izvirzīts ārkārtas komitejā kā otrais tieši tādēļ, kad projekta iesnieguma pieņemšanas termiņš ir 13. decembris. Un nav noslēpums, ka Staburagā mums notiek ievērojami darbi tieši kāpņu un pastaigu platformu izbūvē, bet faktiski sākotnējais projekts ir veidots tā kā 4 kārtās. Tad ir pastaigu šīs platformas kāpnes, stāvlaukums, ceļš līdz teritorijai, un 4. daļa bija tieši atpūtas infrastruktūra. Un pagājušo nedēļu sazinoties ar Cēsu rajonu lauku partnerību, kur ir izsludināts šie pieteikšanās uz līdzfinansējumu līderu projektiem, sazinoties, mēs izvērtējām, ka šis būtu viena no atbalstāmajām aktivitātēm. Tieši tādēļ steidzamības kārtā lūdzu lemt pašvaldību par 10% no visas kopējās summas līdzfinansējuma piešķiršanu šīs te infrastruktūras izveidei. Tādējādi 90% mums būs cerams, ka būs no līderu naudas, un pašvaldībai palika tikai 10%, kas ir 993,10 €. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 9,931. Tur tiek iekļauta ugunskurvieta, velosipēdu novietne, stoli, krēsli, atkritumu urnas, informācijas stendi, ugunskurvieta, un tādējādi es lūdzu jūsu atbalstu. Jā, paldies, Linda. Tas finansējums būs nepieciešams 24. gada budžetā. Tas būs 24. gada budžetā. Es gan biju arī iezīmējusi visas pilnās šīs te izmaksas budžeta plānošanas procesā, bet ņemot vērā, ka ir tāda iespēja, tad labprāt izmantotu kādu citu finansējumu. Jā, paldies. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās ārkārtas sēdē, 10 ir par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, Linda. To esam izskatījuši šis jautājums, kas bija paredzēts skatīt ārkārtas domas sēdē. Paldies, kolēģi, ka atceltāties. Paldies administrācijai par sagatavotiem lēmumu projektiem. To arī domas sēdi pasludinu paslēgtu. Paldies.